Nu, ko meitenes, labu vakaru atkal kārtējo reizi. Mēs atkal esam sanākuši, kā es smejos, vienmēr pamata elementi. Tātad turpināsim tālāk par produkciju, kas mums ir. Un atkal būs slaidiņi sataisījuši šoreiz tādus interesantus, kurus, nu, atkal ir aprakstiņi, ja? Jūs varēsiet, kā jau es teicu, varēsiet izprintēt un 2 vārdos šodien mēs parunāsim, ko tad es te sarakstīju un kāpēc. Tātad mūsu kolagēni, abi divi, tātad mums ir kolagēns, kā zinat, mums ir birstošais, jā, kā es saucu, kuru mēs varam maisīt kopā ar ūdeni, ar pienu, ar starp citu, jā, jo ir daudz meitenes tā darot, un esot pat garšīgāks, jo daudziem neiet pie dūšas tas ķīsels tur vai tas skābums, kas tur ir ar ūdeni, bet varot arī piebērt un taisīt kokteļos, jā, kaut kur klāt un dzert, bet īstenībā pareizi būtu tā, kā jau mēs esam runājuši, kad uz pusglāzi silta ūdens ieberam karotīti, un tad mēs viņu vai nu uzreiz izdzeram, vai arī varam pagaidīt, tad viņš tāds biezāks paliek un nav tik viņš skāps. Tātad, kā jau zinat, ko kolagēns mums dara, pirmām kārtām jau tas, kad ir visi 3 tipi iekšā mūsu beramajā kolagēnā, ja, un tātad mati, nagi skaistumam pašam par sevi, tas ir pirmais kolagēns, un 3. tips mums uzlabo iekšējo orgānu sieniņu un kaulu stāvokli. 3. tips ir, ja, kuru, ja vajadzīgs, tad mēs dzeram viņu šo kolagēnu caur nieru sistēmu, tas ir 17, 19, ja, tas caur nierēm. Un 2. kolagēns mums ir arī lielajā un ir atsevišķi. 2. kolagēns mums ir priekš skrimšļaudiem un locītavu sāpēm un locītavām. Jādzer viņš ir tukšā dūšā, tad no rīta vai pirms ēšanas var viņu arī pa dienu dzert, ja, tātad brokastis, pirms brokastīm apmēram pusstundu. Ātri ir, ja mēs 10 minūtes iedzeram to kolagēnu un tad ēdam pēc 10-15 minūtēm, izrādās, kad vajag tomēr viņu to lielāku starpību, ja, tad pēc pusstundas apmēram vai nu pa dienu, vai nu tad, kad mums vajag, kā jau es teicu, ja vajadzīgs viņš vairāk ir skrimšļaudiem un kauliem, tad mēs dzeram caur nieru sistēmu, lai aiziet vispirms uz kauliem. 2. kolagēns mums tātad ir atsevišķi tieši skrimšļaudiem kopā ar glukazamīdu ļoti efektīgi, ja, lielāks efekts, ātrāks efekts, ja, tiešām ir skrimslīšiem un noņemšana ātrāk atjaunot to skrimšļaudus, ja. Tālāk mums ir tātad kvercitīns un beta-glukāns no 17 līdz 19. Kvercīns ir labvēlīgs ļoti tieši gremošanas sistēmai, tātad, lai mēs atkal atkārtosimies, lai mēs sakārtotu visu organismu, mums ir vajadzīga sakārtot gremošana, jā, tad zarnu sistēma, tad arī kvercitīns ir no tiem, ir kas un beta-glukānus abas divas kopā var salikt, jā, un vienā reizē pat var dzert, jā, lai ātrāks rezultāts ir un ātrāks zarnu floru sakārtotu pret vīrusiem, ļoti efektīgs ir, ja ir kādas zarnu problēmas kverticīnam. Un atvieglo šos te visādus zarnus iekaisumus un viss, kas saistīts ar zarnām. Beta-glukānam ir vairāk arī kā par baktērijām un tieši zarnās baktērijas, ja, un arī tātad šķiedru struktūru. Tātad šīs te pārslas beta-glukāns mūsu zarnu pārslas, viņš sakārtos. Bet var arī viņu dzert arī caur nieru sistēmu, kā es teicu, 17, 19, bet arī viņu var vēl no rīta dzert, tātad 7, 9. Jā, kā jau parasti, vai no 9 līdz 11, nu no rīta. Jā,
bet pēc ēšanas tukšā dušā gan ne, protams, atkal kaut ko mēs iemetam mutē, jā, un tad mēs varam iedzert. Ļoti labi sakārto. Ieteicams ir tiešām šo te atkal kādu laiciņu padzert, jā, lai sakārtojās, jo ļoti ātri mums aiziet tās zarnas tur tomēr ciet, jo ar mūsu baktērijām, ko mēs uzņemam visiem, ko mēs apēdam, ļoti ātri, starp citu, mainās daudz toksīni iet iekšā, ja, un zarnas mums aiztaisās ciet. Tātad, un tālāk mums ir ehinācija un bosfīlija. Par bosfīliju jau pagājušais, bet bosfīliju šoreiz es ieliku otru, kā zināt, mums ir divas bosfīlijas. Jā, jaunākā bosfīlija ir ar C vitamīnu un D vitamīnu, pastiprinoši, jā, tieši stresam. Vairāk problemātiskās ir antidepresanti, jā, kas arī lieto antidepresants. Bosfīlija būtu tieši ar šo te C un D vitamīnu, vairāk vajadzīgs, lai normalizētu šo te efektīvu depresijām, ja? Ļoti efektīvs, neparastā, tā arī, bet tieši ar C vitamīnu viņš pastiprina bosfīlijai ātrāk sakārtot šo te efektivitāti nervu šūnām. Ehinācija mums ir daudz kur visur ir klāt, ja? Daudziem produktiem mums ir ehinācija gandrīz vai kā pamata elements, no viņas izņemts ir visādas vielas, kuras ļoti daudz sakārto formulās tieši efektivitāti detoksikācijai, ja, kur sakārtojam visus parazītus atkal, mazina tātad svaru, pie svara ķermeņa arī ehināciju var vēl klāt pielikt konkrēti arī kādai programmai, ja. Ļoti labi ir pie kodumiem, jo izrādās, ka ehināciju mēs viņu dzerot iekšā, tad organisms izdala tieši tādus fermentus no organisma, kas atbaida kukaiņus un mazāk mums lidinās klāt. Ja, un arī zobu sakārtošanai, tātad pie zobu sāpēm varu paņemt ehinācijas kapsuliņu, attaisīt vaļā un arī uzlikt uz zoba vai uz smaganām, ja viņš arī ļoti ātri ehināciju noņem sāpes. Tātad dzeram mēs tad, kad vajag, ja, pie sāpēm vai pie stresa, tātad stresu mēs ņemam nost caur tievo zarnu, tātad no 1 līdz 3, vai caur aizkuņu dziedzeri no 9 līdz 11. Jā, tas ir tādi, tie pamata laiki, bet vai tad, kad tiešām mēs satraucamies, un tad ir bosfīlija, šī te tieši bosfīlija ar C, ļoti ātri nomierina nervus, ja? Vai arī tieši tad, kad šo te, kā es teicu, pie antidepresantiem. Tālāk mums ir dārgā folijas skābe un selēns. Tā ir mūsu smadzeņu darbība, mūsu arī bērniem šobrīd ir eksāmeni, ļoti iesaku folijas skābi un selēnu, abus divus kopā. Ļoti labi papildina smadzeņu darbību, folijas skābi uzlabo, dod sakārto smadzeņu darbību. Arī folijas skābi ir jādzer obligāti māmiņām, kuras gan gaida, gan kas baro. Jā, jo folijas skābes normalizē smadzeņu darbību, atjauno, sakārto, var sakot, zīdaiņiem mums caur pienu, ja baro bērnu, tad folijas skābe mums palīdz, arī bērniņam, lai nervu sistēma sakārtotos, tad, kad ir gaidam bērnus pirmajos 3 mēnešos, ir obligāti folijas skābe, arī pirms tam, ja folijas skābe, jo viņa bērns atņems mūsu folijas skābi, tad viņš vēl dubultā ir jāpapildina, lai šī, jo 3 mēnešu tajā pirmajā 3 fāzē veidojās nervu sistēma un smadzeņu sistēma. 3. mēnesis ir tad, kad attīstās smadzenes. Viņš tur ļoti maziņš, bet vienalga kādā stadijā
Tā ir tas auglis, tas ieliktais, kas būs, kādas tās smadzenes būs un kāda tā attīstība būs smadzenēm. Un ja tā folijas-skābe un selēns, starp citu, ir par maz, tad tur neizdara visas funkcijas, kas ir vajadzīgas. Viens no komponentiem, kuri ir obligāti jālieto un māmiņām. Jā, un arī tāpat arī pēc. Gan mums pašiem, jā, gan arī šo te bērnu attīstībai. Arī tad, kad maziņi vispār folijas-skābe vajadzētu bērniem līdz pat 14-15 gadiem, jo tad viņi normalizējas un atkal attīstās nervu sistēma un arī smadzenēm. Skolā arī ļoti liels slodzes. Bērniem folijas-skābe būtu, tāda tiešām ir jāiedod. Jā. Tātad dzeram mēs viņu no rīta, tad, kad bērns iet, ja bērnam tad kad pirms skolas tātad paēdam brokastis un dzeram, vienalga cikos tas ir, jo īstenībā tas ir tāds, tāds produkts, ka mēs nav obligāti noteiktā laikā, bet vairāk ir tā kā no rīta, lai visai dienai būtu tas smadziņu darbībai, tas skābeklis, lai viņš sakārtotos. Ja ir vajadzīga folijas-skābe priekš sirds, tad mēs, protams, sirds tātad liekam sirdī. Jā, tā tad būs no 11 līdz 1, ja ir tieši sirdī vajadzīgs, ja? Un tāpat arī selēns. Selēns arī mūsu asinsvadiem, un selēns ir arī ļoti labs arī pie astmātiķiem, ja, diabētiķiem. Diabētiķiem vispār selēns būtu kā maize, kā es saku, ja? Jo selēns sakārto šo te holesterīna, normalizē holesterīnu, gan slikto, gan labo. Jā, palīdz. Arī tāpat, kā, ja ir diabētiķi kā māmiņas, tad viņiem selēns noteikti, jā. Tas arī ir tāds, pamatprodukts būtu vajadzīgs. Tālāk tad mums ir dārgais multivitamīns. Ieliku speciāli visu sastāvu, jo šo te visu lielo sastāvu, ko mēs redzam, jo tur ir klāt, tātad arī ehinācijas, starp citu, ir ingvers, ir ženšeņš klāt, ja, un ļoti liels sastāvs visu vitamīnu komplekss, ja, kurš ir vajadzīgs mūsu organismam, un ļoti spēcīgs ir jods. Jods ar mums ir obligāts ir organismā, mums ir ļoti maz joda, ja? Mēs īpaši neuzņemam jodu, tie, kas cenšas papildus ēst, tie ēd, bet vispār cilvēkiem arī Latvijā ir ļoti zems jods organismā, un šeit ir 150 mg, tā tad ir diezgan liela deva, kur, ja ir jods par zemu, tad multivitamīnu mēs varam iedot, ja? Dzeram mēs viņu rītā un vakarā, tas ir kā jau mūsu laiki, ja? Bet, ja vajadzīgs ir vairāk kādai sistēmai, tad atkal es teikšu, atkal atkārtošos, jo asinsritei cauri 19-21, zinām, ka šis laiks ir tāds, kurš nevajadzētu, bet, ja vajadzīgi asins sakārtošanai kopā, starp citu, ar folijas-skābi, attīrīšanai, asinsvadu uzlabošanai, jo arī caur asinsvadiem mums barojās, ja ir vajadzīgi pēc insultiem, pēc infarktiem, ja, šo te multivitamīnu kompleksu kā barotāju, kā organismu papildinātāju, mēs viņu varam dot šajā laikā. Vai nu vakarā, atceramies, kad mūsu dārgais laiks 21-23, ja, kad mēs varam dot, un kad trešais sildītājs, jā, tad mēs viņu varam dzert. Nedzeram multivitamīnu, vēlāk pār 23 caur žults pūsli mēs nelaižam. Jā, tad mums viss tur beigsies un nenāks miegs un būs enerģija liela, jā, un nevarēs aizmigt, jā, bet pa dienu, bet ja var arī šajā te 21-23, jo tas ir drusku savādāks laiks, un tā mēs viņu varam dzert. Ko tad multivitamīns mums dara? Nākošo slaidiņu, Gunti. Kāpēc multivitamīns?
Multivitamīns un it sevišķi mūsu multivitamīns ir ļoti liels, spēcīgs, kurš samazina triglicerīdus un holesterīnu līmeni aknās. Kā jau zinat, holesterīns iet no aknām, jā, tātad aknas mums tīra asins, un šos te triglicerīdus, kas ir aknās, mums viņš samazina. Multivitamīnu kompleks, jo ehinācija pat par sevi viņa var arī aknu darbībai, bet ar šo te kopā ar šo te sastāvu, gan jods, gan ingvers, gan tāds ženšeņš, jā, viss lielais komplekss, mums viņu ļoti ātri un ļoti stabili holesterīnu viņš sakārto. Ja? Aptaukotai aknai arī viņš ir vajadzīgs barošanai. Ja? Tātad glikozes līmeni asinīs, antioksidants ļoti spēcīgs. Ja? Galvenokārt es teiktu tā, ka arī šo te multivitamīnu mūsu kompleksu mēs dodam arī tad, kad ir pazemināta vīriešu un sieviešu reproduktīvā sistēma, arī barojam tad, kad ir pēc starošanas, tātad vēža šūnu augšanai samazināti, ja, tātad vēža šūnas ar šo te multivitamīnu, jo viņš sakārto labās šūnas un pabaro labās šūnas un sliktās viņš iznīcina tur, ja, un tad ātrāk var, kā profilaks, ļoti spēcīgs ir priekš, vācakot, sevišķi pēc starošanas ir ļoti spēcīgs komponents, kuru mēs varam. Un ar, protams, uzlabo atmiņu, jo visi tie vitamīni un mikroelementi, kas tur ir lielā daudzumā mums ir salikts, jā, viņš ļoti ātri kopā ar selēnu, vispār, kā es teiktu, būtu bomba. Jā, jo it sevišķi tiem, kam ir smadzeņu atpalicība, domāšana, ja tādiem cilvēkiem šādi komplekti kopā var arī palīdzēt, jo viņš arī sakārto un samazina DNS bojājums. Jā, tātad arī kopā un selēns arī ir tas, kas to dara. Jā, līdzsvaro līdz ar to asinsspiedienu un uzlabo asinsriti. Jā, tātad, jo tur jods, un jods to mums palīdz darīt un ženšeņš. Jā. Bet tur ir, es saku, tur ir tādi salikts komplekts, kurš viens otru papildina, tur nebūs, tāpēc mums ir arī atsevišķi produkti, un tas pats ženšeņš, jā, tas pats ingvers, mums ir atsevišķi vēl, ja organismā viņš ir vajadzīgs vēl spēcīgāk normalizēt, tad mēs dzeram papildus. Nākošais, ko es gribēju, tas ir mūsu spirulīna, tieši par barošanu, jā, ļoti daudz ir proteīnu, tātad ir spēcīgs proteīna avots, 60 proteīni, divās kapsulās, tas ir ļoti diezgan daudz. Aminoskābes un vitamīnu atkal kompleks. Tieši spirulīna vairāk ir tiem, kam, tā kā multivitamīns ir tiem, kam ir mazs jods, tad spirulīna būs tiem, kam būs mazs dzels. Ja pa zemu dzels un nevar viņu pacelt uz augšu, ļoti daudz māmiņām ir, ļoti daudz jaunām meitenēm ir pa zemu dzels organismā. Tiem, kam lūst nagi, tiem, kam uz nagiem ir strīpiņas, vai tiem, kam ir balti plankumi, jā, tiem arī ir viens no tiem, kas ir dzels par maz vai arī jods par mazu, ja. Tātad šos te, bet abus kopā neliekam, ja, tad būs pa daudz organismā. Dzeram vai nu vienu, vai nu otru. Ja, viens otru papildinam. Šeit ir spirulīnā ļoti vairāk tā kā B12, ja, mangāns, kalcijs, fosfors, tādas lietas iekšā. Multivitamīnā tur ir vairāk tā kā mikroelementi un jods, ja, tas pamats elementi, ja. Šeit ir atkal vairāk tā kā uz mikroelementiem, uz aminoskābēm, ja, kas ir vajadzīgs, tas pats kalcijs, tas pats C vitamīns, ja, fosfors, vai tādi, tas pats cinks, ja mēs nedzeram kalciju, tad mēs dzeram spirulīnu, tas pats D vitamīns, E vitamīns un mūsu dārgais K vitamīns, ja, mums ir D vitamīns ar K, bet tas ir vairāk tā kā D vitamīns, K ir pielikts tikai kā balansētājs, ja, šeit ar visi kopā sabalansēts, bet katrs šis elements tomēr uzsūcās un dara savu darbu, kā spirulīnā ir sevišķi. Tālāk mēs
ejam pie dārgajām kafijām, jā, jo nākošais es runāšu par tieviešanas programmām, jā, runāšu par tieši ar mūsu programmu, kas ir pie tieviešanas, jo mums ir produktu ļoti daudz, pie tā, kā varētu viņus sataisīt un kā var katrs izdarīt. Tad pirmais elements, jau ko mēs sen zinām, tas ir arī pie tieviešanas, mums ir dārgās mūsu kafijas. Mums ir ārstnieciskās kafijas, ja es vienmēr tā saku, jo klāt ir reišī sēna un maringa. Tātad reišī sēna mums sakārto arī alerģiju, sakārto nieru problēmas, jā, reumatismam, artrītam, locītavām, ja kaut mēs dzeram kafiju, kafija ir tikai faktiski, es teiktu tā, ka ir tikai tādai garšai un drusku tai enerģijai. Drusku. Lielāko daļu es teiktu, ka tur ir abi divi reiši un maringa. Kā jau zinat, šie te abi ir mums ar kofīnu vājāks un stiprāks, ar kofīnu bez kofīna, abas divas, jā, kuras ir stikos, jā, jau saliktas devas, citam ir pa vāju, citam ir pa stipru, varam dalīt, kā mēs gribam un kad mēs gribam. Stipro šo te kafiju neieteiktu vakarā, bet var, kam nereaģē, citiem reaģē, citiem nereaģē mūsu kafiju, tad tiem, kam ir ļoti slikts miegs, tad šo te stipro, es neieteiktu, ja, tad var arī būt tā enerģija un neaizmigt, bet var dzert, tad mums ir ar pienu. Jā, ļoti labi viņa sakārto un arī šis te reišī mums sakārto holesterīnu, normalizē asinsspiedienu, jā, un normalizē mums fizisko aktivitāti, jo reišī sēne un maringa ir, kā jau zinat, maringa ir atkal barotājs, jā, un reišī sēne ir balansētājs šeit, jā. Tātad viņš balansē un maringa dod tik daudz to enerģiju un to pabaro mūsu organismu kafiju izdzerot, ka mums negribās ēst. Jā, mums ir atkal viens no produktiem, kur mēs varam no rīta izdzert un varam arī neēst, jo maringa mums dos šo te pabarošanu. Jā, tālāk mums iet sarkanās kafijas. Abas, kuras ir mums atkal ar kofīnu un bez kofīna, arī ar reišī sēnu un maringu, kā jau zinat, un šeit ir kokos piens. Jā, viņš ir tiešām kokos piens, kurš ir sabalansēts, vārdsakot, sasaldēts, izžāvēts un pielikts, samalts tādā veidā, ka viņš ir izšķīst, jā. Nevis tā šķidrā veidā, bet, kā jau zināt, viņš mums ir pulvra veidā, jā, bet viņš ir sasaldēts un izžāvēts, un tad viņu sasmalcina un pieliek. Ļoti svarīgi, kas par pienu, jo kokos arī piens mums arī mūs baro, jā, tāpēc arī nav nevienai kafijai arī cukura, jo arī melai kafijai nav cukura klāt. Jā, un arī neieteiktu cukuru, jo tad maringa nestrādās tā, kā vajag, jo cukurs mums sašķeļ tos vitamīnus, kas ir vajadzīgi. Un tāpēc šeit vairāk lieto cilvēki ar pienu, tiem, kam gribās saldāku, vājāku, bet viņa maz tik vāja nav, starp citu, jā, bet tā piena, kokos piena garša, tā dod to maigumu un arī vairāk pabaro. Ar pienu vairāk ir barošana. Ja? Ļoti labi arī kokos piens arī sakārto zarnu un kuņģis traktu, jo mūsu kafijas var dzert, kā zinat, arī alerģīti un kam ir pret pieniem, kam ir visādas problēmas ar kuņģiem un ar organismu, jā, vai arī tie, kas nepanes pienu, tie arī mūs var dzert mūsu kafijas ar pienu, ja, jo tas sastāvs ir savādāks, ja. Un neizdara tās alerģiskās tās darbības, ja. Ļoti viņi arī starp citu piesaka, kad šo te kafiju var izmantot arī pēc un pie insulta un infarktiem, jo kokos piens pabaros asinsvadus
un var viņu dzert, ja. Un arī reišī sēna un maringa kopā šis te kokteils 4 vienā arī ir uzlabo nervu sistēmu, jo kokas piens normalizē un, es neteiktu nobloķē, bet viņš tāds pazemina to te stresu. Ja no rīta ir tāds stress, ja, tad iedzerot šo te mūsu kafiju, viņš arī normalizē to nervu sistēmu. Ja, un tad dienas laikā nav tas uzvilktais, ja mēs neko citu nedzeram. Tad mums ir, protams, arī vēl viena trešā kafija, ja, kura mums ir berama. Man pašai viņa labāk patīk, jo es varu iebērt kruzītē kaut vienu karotīti, jo viņa ir beramā, viņa nav stikos. Ja, un tad tu vari izbaudīt šo te kafiju, cik tu daudz gribi un cik stipri tu gribi, ja. Tātad arī tas pats sastāvs, tikai tas, kad viņa ir berama. Ja, un var arī bērniem pa dienu dzert vai no rīta, vakarā bērniem nedodam. Ja, bet paši mēs varam, ar pienu mēs vakarā, starp citu, varam, melno nevajadzētu, kā jau es teicu, ja, bet šo te ar pienu mēs varētu tādu vājāku iedzert, ja ir vēlēšanās, protams, ja, bet vispār viņa ir domāta arī, protams, tikai pa dienu, no rīta lielāko daļu, ja. Tā kā aizvietojot, ja mēs ejam uz tīvēšanas sistēmu, tad arī aizvietojot no rīta mēs varam šādus komplektus baudīšanai, mēs varam iedzert kafiju mūsu, un tad mūsu dargo kokteili, kas mums ir, ko mēs nākošais sīkāk stāstīšu par melvidolu, ko viņš dara un kas tur ir iekšā, ja, kā tas ir un kā iespaido un ko vajadzēja darīt. Un kā to darīt? Tad arī būs tā tieši tāda sistēma. Ja? Un ļoti labi šī te ar pienu un novērst, starp citu, arī pietūkums. Ja mēs no rīta esam sapampuši vai vakarā esam daudz dzēruši ūdeni, un mēs no rīta tad iedzerot šo te kafiju, viņi normalizē un noņem tātad ūdens daudzumu organismā. Viņš izdala ātrāk no organisma lieko šķidrumu un pietūkumi pazūd. Ja, tātad, un arī normalizē apetīti, kā jau es teicu, iedzerot kafiju, kādu laiku negribas ēst, ja, pilnīgi līdz pusdienām mēs varam iztikt. Nu tālūk, to es gribēju šodien pastāstīt, ja, un slaidi būs, protams, atkal katru reizīti, aizsūtīšu, varēsiet printēt, varēsiet rādīt, ja, un par laikiem runājot, tad mēs, kā es teicu, kafiju tad, kad mēs gribam, ko mēs dzeram vairāk. Nākošais, kā es teicu, man jau ir sataisīti materiāli, kuri būs tieši par ieviešanu un jaunajiem produktiem, jā, tātad par melvidolu, vairāk informācijas. Jā, tad būs tāds atsevišķi, vairāk būs. Mums jau vēl ir produkti, kur es salikšu un pielikšu šos slaidus klāt un bišķi pastāstīšu, bet nākošais būs vairāk tā kā pa melvidolu.